atļaujiet man sociālo un darbietu komisijas vārdā atklāt mūsu konferenci bāriem un bez vecā gādības palikušo bērnu iespējas uzaugt ģimeniskā vidē. Un atgādināt, ka mūsu komisijas sadarbībā arī ar daudziem no jums iepriekšējā konferencē tās tika pieņemts lēmums. Mēs organizēsim nākošo konferenci un aicināsim jūs izteikt savus viedokļus. Un konferences noslēgumā centīsimies izstrādāt un pieņemt kādu nopietnu dokumentu, ko virzīsim atbildīgajām ministrijām un, protams, pārējām sadarbības partneriem. Šodien kolēģi jūs informēju, ka konferenci aicinājām organizēt un darījām to pirmo reizi. Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātes valsts pārvaldes programmas doktoranti Zane Zeini. Man ir prieks, ka jūs esat tik kuplā skaitā ieradušies, lai apmeklētu šo konferenci. Šeit ir gan pārstāvji no deputātu vidus, gan no valsts un pašvaldību iestādēm, gan no MVO vidus, kā arī speciālisti. Un kā pirmo runātāju es vēlos pieteikt Kristīnu Veispeli, Alternatīvās bērnu aprūpes alianses pārstāvu, Biedrības Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas, bērnu interešu aizstāvju speciālisti. Labdien, cienījamie deputāti un konferences dalībnieki! Man arī patiesi prieks šeit redzēt tik plašu profesionāļu loku, kuri var lēmt un ikdienā iesaistās bērnu aprūpes jautājumos. Es pārstāvu Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju, un šīs dienas prezentāciju sākšu ar īsu statistiku par to, cik mums ir bērnu ārpuszemes aprūpē. Un kopā tie ir 8000 bērnu, no kuriem gandrīz 2000 dzīvo institūcijās. Jāsaka tas, ka satraucošs faktors ir bērnu skaita neliels palielinājums institūcijās.